Sveiki, vasarī! Kārtējais video Ezīšu ģimenes stāsti kanālā. Un šoreiz stāsts ir par to, ka Ezīšu ģimene ir slinkums gatavot vakariņas. Ja sevišķi kāds ir no darba, kāds ir no skolas. Un te mums ir neliela tāda recepte, 10 minūtes pagatavojama. Un man ļoti labi paēst. Der arī brokastīm, bet šoreiz mums tas būs vakariņās, ja? Ātri izstāstam, ok? Vai nestāstīsim? Stāstīsim, labi stāstam. Tātad mums te ir biezpiens, kaut kādi 300-200 grami. Protams, biezpiens ir poļu, tas ir vieglāk dabūjams šeit. Var arī latviešu nopirkt, bet tad jābrauc specializētos veikalos. Un tad gan, ja tajā veikalā iebrauksi, tur, kā tiek saka, bez naudas patiksi. Ja gribāsi šito un to un visu kaut ko. Mums ir šķiņķis, diemžēl arī no Polijas. Gribētos jau savu latviešu, bet tas ir, kā saka, kas ir dabūjams. Piens, apmēram 50 grami, 50 mililitri. Ja šeit mums ir, gandrīz pateica, pulveris milti, jā, parastākie milti. Nezinu, cik te ir. Es uz acis visu to daru. Pēc tam mums ir 3 olas, var 2 olas, var 4 olas, es domāju, tas arī kā kuram garšo. Es arī vēc sieras, kuru mēs jau sagatavojām, ko es te rīvēšu, varēs filmējot, ja? Kuru mēs jau esam sagatavojuši. Tagad mūsu uzdevums, ja es nostinkoju, nesagatavoju gaļu, šķiņķi, bet labi. Mūsu uzdevums ir tagad sagriezt smalkos gabalos šito šķiņķi, ja? Bet pirms mēs to darām, es tev iedošu maisīt šito. Tātad iesitam 3 olas, sitīsim 3, ja? Sit iekšā, davai, kā šito te, davai. Tur visām čaulām mēdīsim. Ir? Ir, davai. Met ar visām čālām būs labi. Papīrs, rokas, nostalkam. Tā. Lejam iekšā pienu. Es nezinu, vai visu to vajag pienu. Tas ir tā. Es atkal sagatavotu uz acis tā vairāk. No sirds un uz acis. Miltus. Ja vajadzēs daliksim, ja? Labāk, mazāk nekā. Vienmēr var dalikt. Un sāli padot. Sāli, šeit laikam, ja? Reku. Zini ko, vai mēs garšvīlas ieliksim šoreiz. Ja sāli, tas laikam ir kaut kādas angļu, bet kas tās jau nav angļu. Nezinu, te viss kaut kas iekšā. I sīpoli, i burkāni un kā tik te nav iekšā. Mēs tā drusci ieliksim garšā. Tādā, ja? Varbūt pietiks. Tā. Un šī liekam arī iekšā sieru. Siera, cik tas ir, es nezinu. Es, kā saku, nāc no sirds un nāc. Vai nāc no sirds. Kā man liekas, būs labāk. Siera es visu likšu. Sieras man garšo un tev garšo sieras, ja? Sieras mums visiem garšo. Tā man runāt šeit, re? Maisa šito visu kārtīgi jāsamaisa. Tēdis pa to laiku sagriezīs šķiņķi mums. Ok? Mazos un smalkos gabalos. Es uzreiz likšu tev iekšā, ja, lai maisās. Jauc. Varbūt mums padaudz tā šķiņķa. Es notraskoju. Tā, šķiņķa vietā jūs, protams, varat likt visu kaut ko, kas jums ir leduskapī. Gan cīciņus, gan
desas un, protams, es kā zemnieku dēls labprāt ieliktu tur iekšā sālītu spēki, bet, nu, diemžēl man viņa nav. Un uz specializētiem veikaliem braukt es negribu. Tur jau viss nauda paliks un paliks vispār bez visa kā. Tad lietosim, kas mums ir. Bet, jā, var sīpoli ielikt, bet ne ļoti daudz. Kitloku diez vai. Sīpoli plieši garšas. Var kādu zaļumu vēl ielikt īstenībā. Recepte nav. Mūs izgudrot, es kaut kur esmu viņu redzējis vai izlasījis vienalga. Bet, nu, teiksim tā, es viņu drusku upgradeoju. Pa savam. Lai ir garšīgi, ja? Nu jā, bet tas ir angļu valodā. Kā latviski būs? Konstantnēsnes. Jā, bet tas ir angļu valodā, latviešu. Mēs joprojām nezinām. Google. Nu, varbūt nevajag tik daudz, es mums varbūt daudz sagriez, ar to mēs apēdīsim tā. Nevar daudz šķinki arī īstenībā. Jāatvar ir droši viņu pēst. Nost to šķinki. Jā, es domāju, būs pilnīgi pietiekami. Jā, un, nu, kā redzēt, es video nepātrināju, nu, ļoti ātri tas viss gatavojās. Ja? Liekam šo malā. Ir tā? Ja? Un tad vienkārši to visu mīklu, vai kā viņu nosaukt, liekam uz pannas, uzsildītas pannas un apcepam. Es drusku varbūt miltus ielikšu vēl. Ja bišķi nekāda, kā teikt, neaizņem tas daudz laika. Nu, varbūt no liela ģimene nepaēdīs, bet, nu, ir šis tas leduskapī, ko var piekost klāt. Plus var visādi salātu, tādu tomātu, gurķu salātus dataisīt klāt un pātro uz ātru roku. Un šito piekost tā kā saka, kā kartupeli klāt. Ja? Nu, ko? Vai sildam pannu, ja? Liekam netīros traukus malā. Šitos mēs izbērsim pēc tam atpakaļ. Ja? Tā noliksim. Tu droši var ēst šito. Tā, ieslēgsim. Ja? Tā. Paņemam eļļu. Nu. Šoreiz mēs lietojam rapšeļļu. Bet, nu, nav teikts, ka tur jāliek kaut kāda speciāla eļļa tam visam. Uzsildīsim pannu. Ļausim uz pilnas uguns pannai uzsilt un tad nogriezīsim apmēram, mēs pabakstīsim uz to klāt. Nu tā re kaut ko, ja? Ok? Nu, ir redzams, jā, ir redzams. Varbūt man te jāliecās tagad. Tāda, kaut kur mums tāda. Tā būs piņķīgāk, ne? Jā, tāda, man tikai vajag tad izgriežt to plauktā, lai stājas jau vienot tā paša. Ja? Nu, kā nepamanīšu tā virtuvē, zem mammas augumā taisīts viss. Viņa to nedzird. Jā. Poskarsējam pannu. Un griežam oguni, un mēs neliksim, mēs visu to liksim iekšā. Atnes man karoti, atnes karoti. Mēs varam maziņu, protams, maziņus cept. Varbūt maziņus cepsim, emmē. Vai maziņus cepsim, taču ne? Varbūt tā, nu tas vairāk laika aizņems. Vieglāk jau, protams, būtu uzcept vienu lielu, bet tad ir risks, ka tomēr tas, jā, man karoti vajag, ja? Nešur. Un es iesaku paņemt glāzi ar augstu ūdeni, kur mēs varēsim likt karoti iekšā. Jo, nu, mūsu konsistence ir lipīga. Nē, lielo karoti, tā ir maziņā.
Lielu karoti mums lūdzu. Lielu. Pišķi tad traku nogriež uguni, varbūt ceturtu daļu no puses. Tā, ieliekam ūdenī, ja? Tā. Nu, ja. Kā kotletes. Ir kā biezpiena plāciņus. Tu gribi likt? Jā. Jātaisa tikai plakams, ja? Nu, davai, mēģini. Es paņemšu pa to laiku šito, re. Tikai tu nestāji priekšā. Cik? Kamerai. Cik? Cilvēki. Nē, nu jā, nu liec. Tikai liec kartiņa pa maliņām vajadzēja sākt. No 1, 2, 3, 4, 5, nu labi. Nu apmēram tā pa vidu. Nu, tās aizņems vairāk, protams, laika, ja? Nu, labi. Davai tētis satiks. Nekā bija plānots. Tad mēs plānojam mēs vairāk atpūsties, kā gatavot ēst. Ko tad? Saulīti nevajag? Nē, saulīti nevajag. Tev nav tā. Kā, iedomā? Un tad man no tādiem starpām salika, kā traksor palika. Tu visu. Es pamēģinātu izsmeļot. Jā, protams. Tā, ieliksim vēl vienu. Ja? Un tad būs mums tādas... Nē, vēl divas tādas. Un tad mums tā kas sanāks. Kā mēs viņus nosauksim? Emme? Plācinis. Plācinis? Jā. Nē, nu nav jau slikti, bet... Pica. Nu, Mazņās picas. Nu, nē. Vai mēs viņu nosauksim par... Biezpiena siera pankūku. Jā. Ar šķinki. O tā. Mēs viņus nosauksim par biezpiena siera pankūkas ar šķinki. Tas būs mūsu nosaukums, ja? Var tā nosaukt? Kuras var ēst ar gurki, tomātu, salātus un visu kaut ko klāt. Piparu. Kas vēl? Sāli. Ko? Sāli. Ar sāli? Jā. Ar krējumu, ko? Ar majonēzi, ne? Majonēzi. Nu, kā man garšo majonēzi, es ar majonēzi labprāt, bet man arī garšo skābs krējums. Tādēļ, es domāju, ar skābu krējumu tas arī strādās ļoti labi. Tā, nu, teiksim tā. Jā. Ko teiksim? Man labi cepās, lop, ko mēs teiksim. Ja? Obligāti iesaku turēt karoti ūdenī, jo tiešām tā konsistence ir lipīga bišķiņa un ja to nedarīt, tad tur viss salips tev uz karoti. Nevajag viņu? Nē, viņa cepās. Mums vajag uz lēnas uguntiņas cept obligāti, ja? Lai viņas kārtīgi apcepās. Nu, lai viņas būtu arī smukas, kraukšīgas, brūnas un karšīgas. Ja? Atbrauks mūsu galvenais dusmīgais zēģis un gribēs ēst, ne? Jā, tieši tā. Rekur vēl viens šķiņķis tā palikt. Nu, tagad galvenais mums skatīties, lai nedeg, ja? Nē, nu, izskatās labi. Es jums teikšu. Es jums tī parādīšu tuvāk to visu. Nu, griezīšu. Nē, nu, izskatās ļoti garšīgi. Ēdīsi tādas? Jā, pamēģināt. Elza diez vai ēdīs mums, tāpēc, ka viņa mums tas... Veģetārija. Jā, veģetārietis. Nu, es jums pamēģināšu parādīt. Stipri negribās kustināt. Ara, Nav viņa. izskatās ļoti gardi. Izskatās, ka īsti plāceņi biezpiena. Bet, diemžēl, tās nav biezpiena plāceņas. Vai ne, diemžēl. Ja ir, kā mēs viņus nosaucām? Biezpiena siera pankūkas. Pankūkas. Jā, biezpiena siera pankūkas. Es gan jau minēju iepriekš, recepti nav izgudrota, vienkārši drusku upgradeota, teiksim tā. Ema, noņem no galvas. Jā.
Es domāju, ar skābu krējumu aizies kā vieta. Būs ļoti kaši. Ne? Mēs visu apēdīsim un mammai neko nepametīs. Jā. Nē, pametīsim? Jā, nu labi. Jā, tu tā saki. Nu, tur cepās labi? Jā. Nu ko? Ceptu mums kādu laiciņu aizies. Tāpēc, ka mēs izgudrojam to, ka davai cepsim maziņos, kā pankūkas mazās. Tādēļ slēgsimies mēs nost un tiekamies pēc mirkļa. Mēs parādīsim gala rezultātu. Tad tiekamies. Nu ko, esam visu sacepuši. Visu mīklu, ko mēs uztaisījām. Rezultāts mums ir tieši tur uz galda. Un izskatās ļoti garšīgi. Es jums to visu gribu parādīt tagad. Tā, griežamies. Tātad es sagriezu gurkīšus tomātus ar sāli, tas ir skābais krējums. Un še kāds rezultāts mums ir sanācis. Un tie ir mūsu Emma kas? Biezpiena siera pankūkas, jā. Nu, re. Nu, teikšu tā, ja kāds tiešām lietos, nu ne mūsu recepti, bet šito recepti, un ja kāds apgreidos tieši tāpat kā mēs, iekomentējiet, varbūt mēs arī pamēģināsim, varbūt tas tiešām ir garšīgi. Ja? Tātad visiem liels paldies, ka skatījāties. Būsim pateicīgi, ja liksim pirkstu augšā. Ja? Protams, sekojat līdzi kanālam. Angliski saucās subscribings, kas nemaksā neko, bet jūs mums palīdzēsiet ar kanālu attīstīšanu. Ja? Nu, ne mums, īstenībā kanāls pieder kam? Kautrīgākajām mezēm. Ja? Visu labu! Lai jums jauks vakars!